Sveiki, taut! Šeit ir garāžas mopiņi. Es nebiju postojis vlogu vai tādu video reāli gadu, 2 gadu atpakaļ. Un vienkārši nebija vēlma vairs. Un tagad, es kvitoju pa skūteru un pārgāju kaut ko jaudīgāku. Tādu labāku. Vienīgi šādi attais, protams, man jāpievelk stūri. Kračs jums parādīšu. Tāda te ir tas brīnums. Kur es noņēmu plasmas beņķi. Tur viens plasmas, kas ir tas ļoti bēdīgs. Visādi sūdiņi. Kaut kā šidā. Jā. Man viņam ir jāpievelk šidā skrūva, jo tā stūra kaut kustās un riep, ne? Ģipam jāpievelk prostu. Un te vēl šitie jāpievelk ir. Bet to es šodien gan jau nedarīšu. Es vienkārši gribēju parādīt jums. Arī vēl šitās viņam nāk, te tā aizmugurē. Izpūtējusi ļoti briesmīgs, traģisks. Viņš pat nav 5 cilindru pieskrūvēts. Es pat nezinu, vai es jums varētu parādīt, kā viņš tur izstās briesmīgi. Jā, reku izpūtēs. Jau var redzēt, es tiešām nezinu. Reku viņam tur izpūtēsi. Tas man liekas pat nav pareizais, jo tur ir skrūpi, cilindri. Kurva! Kroč, es pismēju rollers nokrist. Es ātri pacelšu. Kroč, tur rolleri pacēlu atpakaļ. Pīdras nokrīt. Jā, ka viņam te vēl labāk redzēt. Tas cilindrs tur izpūtēs. Viņš pat nav pieskrūvēts. Es nezinu, kā es viņu pieskrūvēšu vispār. Kaut kas tur aizdomā. Bet katrā gadījumā tāpat vajag jaunu izpūtēju. Kurbuls. Tauris. Man reāli viss jārā tas, ka pa kurbulē. Un viņam strīķējās. Te kaut kas meitināts. Nezinu, es viņu nolikšu uz kāniņas. Vai mēs pie kurbulē. Tā beņi. Izstāt man vajadzētu ieliet vispār. Nevar īsti redzēt, bet tur ķipa kaut kas ir, kaut kas nav. Bet jā, es mēģināšu piedarbināt, bet es nezinu, vai iznāks, jo tur nav kaut kas bākāja. Un man nav kanniņa, kur ieliet, tas tikai tajā pudelē var. Es nezinu, varbūt būs jāsbrauc pakaļ degvielai. Es jums aiznesu parādīt. Viņam te vēl visādi pričemdaļi stāv. Es parādīšu tuvāk ātri. Viņam te viss pārējais stāv, un viņam bremžus uzlikt. Vecais CD bloks. Kaut kāds skrūva nokrita. Viņam gaisa filtrs, kur pat nav vata iekšā. Man liekas, nezinu. To jāsavaina būs. Te tā man vajag uzlikt viņam bremžus. Pagrieziens. Bet no pagrieziena nav jēga. Es nezinu, kas tāds ir. Spogulis aptīca kaut kādu huņu. Šitas vēl iet, ka jau tur aizmugurē. Jā, nē, es tomēr nebraukšu pakaļ degvielai, ja man nav kanniņa. Un bez kanniņas beig man negribētos braukt. Un tāds, jā, nākošajā video es noteikti viņu varētu pielaist, parādīt jums, kā viņš iet. Viņš ir šausmīgi skaļš, jo nav pieskrūvēts izpūtējs, bet jā, kaut kā tā. Es kur te izpūtēju noņēmu. Šitā izpūtēju nav jāizstās, man liekas. Teikšu godīgi. Tad viena lieta skaidrs, ka man vajag jaunu izpūtēju. Tāpēc viņš arī bija tik skaļš. Tā vairs nav ko darīt īsti.
Bet, nu jā, labi. Es vienalga neielēju, bet es bišķi pašlenkāju. Tur iekšā varbūt kaut kas ir. Nu, tur ir iekšā, bet es nezinu, vai pieteikam. Man izpūtais noplīs. Es to noteikti ielikšu video daļā. Te ir tāds mazs sūdišs. Un es pieskrūju izpūtē arī, cik es vien varēju. Un es viņu mēģināšu pielaist. Es ceru, ka pieliks. Jo pirmīt skurbolēju pielicu, tāpēc mums kur pieliks viņu. Ak, tas sūd tāds. Viņš pielic viņam ļoti daudz apgriezienu ir. Es nezinu, kā lai es to salavoju. Vienkārši apgrieziens vai paregulē. Un tas būs citai dienai. Bet, nu jā, jūs redzējāt, ka viņš iet. Un jā, nākošajā video es pamēģināšu apgriezienus pačinīt. Un tā. Jā, ar to es gan jau arī video beigšu. Paldies, skaties, gan jau nolaiko un subscribo, jeb latviski abonē. Jā, tad otrajā video šis brīnums. Mēģināšu viņu noregulēt. Viņš šausmīgi skaļš ir. Zai bal. Jā. Labi, peace.